Prieks jūs redzēt. Dievs jūs svētī. Šodien veltīsim laiku Bībeles mācībai kopā ar sprediķi ar nosaukumu Grēks uztvert Dieva vārdu kā joku. Mūsdienu pasaules cilvēki uztver Dieva vārdus kā joku. Viņi domā, maz ticams, ka viss, kas rakstīts Bībelē, piepildīsies. Tā rezultātā viņi pieļauj muļķīgas kļūdas, viņi nedzīvo saskaņā ar Dieva mācībām. Šodien aplūkosim stāstu par Latu Sodomas un Gomoras laikā. To darot, mācīsimies gudrību par šo jautājumu. Kā mums vajadzētu pavadīt šo ticības laiku šajās pēdējās dienās? Aplūkosim 1. Mūzes grāmatas 19. nodaļas 12. pantu. 1. Mūzes grāmatas 19. nodaļas 12. pantā ir rakstīts: Un vīri sacīja Latam, vai tev te vēl ir kāds znots, savi dēli un savas meitas? Tos, kā arī visus citus savējos, kas tev ir šinī pilsētā, izved ārā. Mēs gribam izpostīt šo vietu, jo liela žēlošanās nākusi tā kunga priekšā, un tas kungs mūs ir sūtījis, lai to izpostītu. Un Lats izgāja un runāja ar saviem znotiem, kas gribēja viņa meitas ņemt, un sacīja: Celsimies, iesim no šīs vietas prom, jo tas kungs šo pilsētu liks izpostīt. Kāda bija viņu reakcija? Bet viņas likās savu znotu acīs smieklīgs. Viņi uztvēra Dieva vārdu kā joku. Turpināsim ar 15. pantu, lai redzētu, kāds bija rezultāts. Un tiklīdz rīts ausa, eņģeļi skubināja Latu, teikdami: Celies, ņem savu sievu un abas savas meitas, kas atrodas še, ka tu neej bojā šīs pilsētas nozieguma dēļ. Bet viņš vēl kavējās. Tad tie vīri tos atvēra pie rokas, tāpat viņa sieva un abas viņa meitas, tāpēc, ka tas kungs gribēja viņus pataupīt, un tie to izveda un atstāja ārpus pilsētas. Un notikās, kad tie viņu bija izveduši ārā, ka tie teica: Izglāb savu dzīvību, neskaties atpakaļ un nepaliec visā šinī apgabalā stāvam, glābies kalnos, lai tu netiktu iznīcināts. Un Lats sacīja viņiem: Nē, jēl, mans kungs. Redzi, tavs kalps ir atradis žēlastību tavās acīs, un tu man esi daudz žēlastības parādījis, ka es saglābu savu dzīvību, bet es nevaru glābties kalnos, es miršu, iekāms ļaunums mani sasniegs. Lūk, te tuvumā ir kāda pilsēta, kur es varētu glābties, es tanī gribu paglābties, tā ir tik nenozīmīga. Tur es būtu glābts. Un viņš sacīja tam: Lūk, es paklausīšu tevi arī šinī lietā, es neizpostīšu šo pilsētu, par kuru tu esi runājis. Steidzies, glābies tur, jo es nevaru nekā darīt, iekāms tu neesi nonācis tur. Tāpēc tās pilsētas vārds ir Coāra. Sodomas un Gomoras laikā cilvēku ļaunums bija kļuvis tik liels, ka Dievs iznīcināja Sodomu un Gomoru. Šajā ainā, kad eņģeļi nogādāja Dieva vārdus Latam kā sūtņiem, Lats klausījās Dieva sūtņu vārdos un nodeva tos savai ģimenei, saviem znotiem un savām meitām. Tomēr, tā kā viņa znoti nekad iepriekš nebija piedzīvojuši šāda veida iznīcību, viņi viņa vārdus uztvēra kā joku. Tajā laikā Lata vārdi nebija tikai jebkura cilvēka vārdi. Lai gan viņš runāja un pasniedza Dieva vārdus tādus, kādi tie bija, viņa znoti tos uzskatīja par joku. Kāds bija rezultāts? Kad Sodomu un Gomoru pārņēma iznīcība, neviens neizdzīvoja. Viņi visi tika iznīcināti, tie piedzīvoja tik nožēlojamas beigas. Tad mums jājautā, ko šī mācība mums māca šodien. Daudzi cilvēki pasaulē uzskata Dieva vārdus kā joku. Kad Dievs saka: es darīšu tā, viņš noteikti veiks savu darbu. Bet cilvēki domā, ka tas nekad nenotiks.
Brāļi un māsas, šobrīd notiek karš starp Ukrainu un Krieviju. Turklāt pilsoņu kari turpina notikt visā globālajā ciematā. Jēzus teica: Jūs dzirdēsiet par kariem un baumas par kariem. Šīs ir pasaules gala zīmes. Ar šiem vārdiem Jēzus Kristus pilnībā mācīja savus bērnus un pamodināja viņus, kad viņš ieradās uz šīs zemes pirms 2000 gadu. Lūkas evaņģēlija 21. nodaļā Jēzus teica: Kad jūs redzat Jeruzalemi karaspēku ielenktu, ja kāds tai dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tas lai nekāpj zemē tās paņemt. Atceroties Jēzus pravietojumu vārdus, daudzi cilvēki aizbēga uz Peles pilsētu, kas bija tālu no Jeruzalemes, kad romiešu armija aplenca Jeruzalemi un grasījās to iekarot. Tomēr pārējie cilvēki tur palika. Sākumā Jeruzalemi ielenca ģenerāļa Vespasiāna vadītā romiešu armija, un to gandrīz sakāva. Tomēr imperatora Nerona nāves dēļ viņš atsauca savu armiju. Romas armija atkāpās un devās atpakaļ, lai apspiestu romiešu pilsoņu karu, bet izrēlieši pārprata tā iemeslu. Izrēlieši domāja, ka romiešu armija aizbēga, jo viņi baidījās no Izraēlas. Patiesībā tā bija Dieva providence, kas deva saviem mīļajiem bērniem, izrēliešiem, laiku bēgt. Tūlīt pēc tam Jeruzalemei otro reizi uzbruka Vespasiāna dēls, ģenerālis Titus. 70. gadā Jeruzalemi pilnībā ielenca romiešu armija. Galu galā Jeruzalemē tika nogalināti 1 100 000 cilvēku, un 97 000 cilvēku tika saņemti gūstā. Tā kā romiešu armija pilnībā ielenca pilsētu, izrēlieši nevarēja saņemt nekādas izdzīvošanai nepieciešamās lietas. Tā rezultātā viņi cieta badu. Viņi ēda vienas ģimenes bērnus vienu dienu un citas ģimenes bērnus nākamajā dienā. Viņi pārdzīvoja tik briesmīgu situāciju. Kad pēc pirmā uzbrukuma aplenkums tika atcelts, tie, kas Dieva vārdus neuztvēra kā joku, bet uztvēra tos ļoti nopietni, aizbēga uz attālo pilsētu Pelu. Dievs viņiem deva laiku bēgšanai, lai viņiem nebūtu jāsaskaras ar tik nožēlojamu un sāpīgu situāciju. Tomēr bija tie, kas Jēzus vārdus uztvēra kā joku un sacīja: Romiešu armija pārtrauc mūsu aplenkumu un bēg, jo baidās no mums. Vai mēs neesam vareni? Aplūkojot viņu iedomību un Izraēlas valstības iznīcināšanas traģisko vēsturi 70. gadā, mēs varam saprast, ka tie, kas cieš, tie, kas tiek iznīcināti, un tie, kas iet bojā bez cerības uz šīs zemes, ir tie, kas uztver Dieva vārdu kā joku. Visa vēsture un Bībeles ieraksti liecina un pierāda, ka tie ir rezultāti, kas tika doti tiem, kas Dieva vārdus neuztvēra nopietni, nedz arī saprata un uztvēra tos pareizi. Mums joprojām priekšā ir pravietojumi par pēdējo uguns tiesu. Aplūkosim 2. Pētera grāmatas 3. nodaļu. 2. Pētera 3. nodaļas 3. pantā ir teikts: Vispapriekš ievērojiet to, ka pēdējos laikos nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās. Nikni smējēji nozīmē ņirgāšanos vai izsmiešanu, vai ne? Pēdējās dienās tie, kas izsmej un ņirgājas, noteikti nāks sekojot savām ļaunajām vēlmēm. 4. pants.
un sacīs, kur paliek viņa apsolītā atnākšana. Kur ir apsolījums, ka Dievs nāks uz šīs zemes? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Tiem, kas to apgalvo. Kas ar viņiem notiek? Paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Ir rakstīts, viņiem tiek apslēpts. Tas raksturo to cilvēku attieksmi, kuri Dieva vārdus uztver kā joku. Aplūkosim 2. pantu. 3. nodaļas 2. pants. Lai jūs atcerētos svēto praviešu jau sen teiktos vārdus, kā arī mūsu kunga un pestītāja bausli, ko no saviem apustuļiem esat mācījušies. Apustulis Pēteris vēlas, lai mēs atceramies vārdus, ko pagātnē teica pravieši, un pavēli, ko Jēzus Kristus deva Dieva tautai caur apustuļiem. Turpināsim ar 3. pantu. Vispapriekš ievērojiet to, ka pēdējos laikos nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās. Tie visi ir pravietojumi. 4. pants. Un sacīs, kur paliek viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī. Daudzi cilvēki šo vārdu pat uztver kā joku. Tomēr tas ir tikai viņu pašu viedoklis un domas. Dievs jau ir pravietojis par zemes nākotni. Viņš atdala tos, kas viņa pravietojumu vārdus uztver kā joku, no tiem, kas tos uztver nopietni. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst to, ka Dieva vārdi vienmēr ir piepildījušies saskaņā ar pravietojumiem. Turpināsim ar 7. pantu. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Dievs visas šīs lietas aizturēs līdz tiesas dienai un bezdievīgo cilvēku iznīcināšanai. Turpināsim ar 8. pantu. Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Kāpēc Dievs ir lēns savā nākšanā? Lai gan Dievs jau ir pabeidzis visus savus sagatavošanās darbus, Dievs gaida mūs, jo viņš vēlas, lai visi viņa bērni piedalītos pestīšanā, lai netiktu iznīcināts neviens cilvēks. Tā kā viņa mīļotie bērni vēl pilnībā nesaprot, kas ir grēku nožēlošana, kas ir cerība uz mūžīgo debesu valstību, un kas ir Dieva vārda patiesums un patiesība. Dievs viņus gaida, līdz viņi to visu pilnībā sapratīs. Ja Dievs nāktu ātri, tas būtu labi tiem, kas ir gatavi, bet vai nav vēl citu avju, kas vēl nav patiesībā? Kamēr avis neatgriežas ciānā un nepiedzimst no jauna ar pilnīgo Dieva mācību, Dievs tās gaida. Dievs aiztur visas šīs lietas, līdz tās nonāk pie pilnīgas grēku nožēlošanas. Aplūkosim 10. pantu. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts.
Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Ir rakstīts, ka tāda diena noteikti pienāks. Tie, kas šo vārdu uztver nopietni, gatavojas, turpretim tie, kas šo vārdu uztver kā joku, domā viegli un nemaz negatavojas. Līdzībā par 10 jaunavām ir 5 jaunavas, kas sagatavoja eļļu, un 5 jaunavas, kuras to neizdarīja. Viņas visi bija vienādās situācijās, lai satiktu līgavaini. Tomēr tikai 5 no viņām bija gatavas, bet pārējās 5 nebija. Kāpēc jūs domājat, viņas nesagatavojās? Kad mēs domājam par iemeslu ar šodienas sprediķa nosaukumu, tas bija tāpēc, ka viņas Dieva vārdus uztvēra viegli, it kā tie būtu joks. Tie, kas augstu vērtē Dieva vārda nozīmi, vienmēr gatavojas ar ticību, saprotot, ka īsais laiks, kas mums tiek dots katru dienu, ir sagatavošanās laiks. No otras puses, tie, kas neuzskata Dieva vārdu par svarīgu, nevirzās uz priekšu, līdz viņi spēj redzēt piepildījumu ar savām acīm un iegūt pārliecību. Vai Dievs neteiks, es tevi nekad neesmu pazinis, un aizvērs durvis un padzīs viņus? Tā kā šāds brīdis noteikti notiks, Kristus izmantoja līdzību, lai sniegtu šādu izpratni saviem bērniem. Tādējādi tas pats ir ar 2. Pētera 3. nodaļas vārdiem, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet kā ir ar mums? Mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. 14. pants. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami censieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī neaptraipītus un nevainojamus. Tie, kas augstu vērtē Dieva vārdus, pieliek šādas pūles. Tie, kas uzskata Dieva vārda smagumu par lielu, vienmēr gatavojas. Jēzus teica, kad jūs redzat, ka Jeruzalemi ieskauj armijas, tiem, kas ir mājā, nekavējoties jābēg uz kalniem, pat neņemot papildu drēbes. Kad notika tieši tā situācija, tie, kas atcerējās Jēzus vārdus, sekoja viņa vārdiem un bēga uz citu pilsētu. Tomēr tie, kas neloloja viņa vārdus, to neapzinājās, lai gan tie piepildījās viņu acu priekšā, viņi to nejūta. Lietas notiek uz šīs zemes, kā tas ir rakstīts 2. Pētera 3. nodaļā, debesis iznīcina uguns, un elementi izkūst karstumā. Mēs atrodamies situācijā, kad mums ir jāpieliek visas pūles, lai mūs atrastu nevainojams un mierā ar Dievu, kā tas ir rakstīts 14. pantā. Atvērsim Malēhijas grāmatu un apstiprināsim, ka visi šie vārdi nav nepatiesi, bet patiesi Dieva pravietojumi. Atvērsim Malēhijas 4. nodaļu. Malēhijas 4. nodaļas 1. pantā ir rakstīts: jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns, tad visi pārgalvīgie nievātāji un ļaundari būs kā rugāji, un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni, saka tas kungs Cebaots, un neatstās no viņiem pāri ne saknes, ne stiebrus. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule. Tie, kas bīstas Dieva vārdu, attiecas uz tiem, kas bīstas par Dieva vārdu un paklausa un godā Dieva vārdu. Viņiem uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs varēsiet staigāt iekšā un ārā, lēkādami kā barojamie teļi. Jūs samīsit bezdievīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām tai dienā, kuru es būšu nolicis, saka tas kungs Cebaots. Ir rakstīts, patiesi, tā diena nāk. Tādējādi tā diena noteikti pienāks, vai ne? Tas nenozīmē, ka diena var pienākt vai nepienākt.
Tad, tā kā tā diena noteikti pienāks, kas mums jādara, gaidot to dienu. Kas ir rakstīts 2. Pētera 3. nodaļā? Ir rakstīts: jums ir jādzīvo svēta un dievbijīga dzīve, gaidot Dieva dienu un pasteidzinot tās atnākšanu. Tā kā mēs neuzskatām Dieva vārdus kā joku, mums vajadzētu iegravēt visus šos Dieva vārdus savā sirdī un pielikt visas pūles, lai tos īstenotu praksē, vai mums visiem nevajadzētu būt šādai ticībai. Tomēr, kad mēs to parādām cilvēkiem, daudzi no viņiem to uzskata par joku. Viņi nekad nedomā, tas tiks piepildīts. Tas kļūs par realitāti. Ja viņi būtu ticējuši Bībeles vārdiem, ko viņi būtu darījuši? Viņi būtu atnākuši uz Ciānu un gatavojušies. Vai viņi netiks no jauna bruņoti ar Dieva vārdu un paklausīs Dieva gribai, dzīvojot svētu un dievbijīgu dzīvi? Vai viņi nepieliks visas pūles, lai tiktu atrasti nevainojami Kristus priekšā? Tomēr tāpat kā lata znoti, kas Dieva vārdu uzskatīja par joku, mūsdienu cilvēki nepievērš lielu uzmanību Dieva vārdam, lai gan tas viņiem ir zināms un sludināts caur Dieva praviešiem. Tā vietā viņi jautā: kāpēc jūs sakāt tik negatīvas lietas, kas mums nepatīk? Brāļi un māsas, Dieva vārdi tika doti, lai glābtu cilvēci, tur nav negatīvu vārdu. Tomēr pasaules iedzīvotāji to uztver tikai kā joku un neuztver šos pravietojuma vārdus nopietni un patiesi. Tāpēc vai mums nevajadzētu veltīt savu sirdi un prātu vairāk pasaules glābšanai? Dievs ļauj mums zināt savu gribu, ka agrāk viņš tiesāja pasauli ar ūdeni, un ka tagad viņš tiesās ar uguni. Aplūkosim 1. Mūzes grāmatas 6. nodaļas 5. pantu. Kāpēc Dievs saka, ka viņš tiesās pasauli? Dievs noteikti var vadīt šo pasauli uz mieru, bet tas, ka tā ir sasniegusi situāciju, kad ir nepieciešama tiesa, norāda, ka pasaules ļaunums ir tik liels. Dievs ir bijis neticami pacietīgs līdz galam, tāpēc to sauc par pēdējo tiesu. Aplūkosim 6. nodaļas 5. pantu. Kad nu Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāts un tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs sacīja: es iznīcināšu no zemes virsmas cilvēku, kuru es esmu radījis, cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Bībelē ir ieraksts, ka Dievs apludināja visu pasauli Noasa dienās. Tā kā grēks bija nikns un cilvēku ļaunums bija tik liels, Dievs vairs nepacieta viņu ļaundarību, bet tiesāja un sodīja viņus, kā tas redzams 1. Mūzes grāmatā 6. nodaļā. Apskatīsim 1. Mūzes grāmatas 19. nodaļas 1. pantu. 19. nodaļas 1. pantā ir rakstīts: un 2 eņģeļi nonāca vakarā Sodomā, bet Lats dzīvoja Sodomas pievārtē. Un Lats, tos ieraudzījis, cēlās viņu priekšā un klanījās ar savu vaigu līdz zemē. Un viņš sacīja: dariet man patikšanu, mani kungi, un ņemiet sava kalpa namā naktsmājas, mazgājiet savas kājas un atpūtieties, pēc tam, rītā cēlušies, ejiet savu ceļu. Bet tie teica: nē, mēs pārnakšņosim laukā uz ielas. Bet viņš tos lūgdams lūdza, un tie iegriezās pie viņa un iegāja viņa namā, un viņš tiem sarīkoja mielastu un cēla tiem priekšā neraudzētas maizes, un tie ēda. Vēl tie nebija apgūlušies, kad Sodomas pilsētas vīri aplenca namu, sākot ar zēniem un beidzot ar sirmgalviem, visādi ļaudis no visām malām. Un tie aicināja Latu ārā un sacīja: kur ir tie vīri, kas pie tevis iegriezās šo nakti? Liec tiem iznākt ārā pie mums, mēs gribam tos,
Un Lats izgāja pie viņiem ārā, vārtus un durvis aizslēgdams aiz sevis, un sacīja: brāļi, nedariet taču tādu grēku. Redziet, man ir 2 meitas, kuras neviens nav atzinis. Es likšu viņām iznākt pie jums, un jūs varat tām darīt, kā jums patīk. Tikai tiem vīriem nedariet nekā, tāpēc, ka tie nākuši mana jumta pavēnī. Bet viņi teica: ej nost, un tie pretojās. Šis viens ir atnācis, lai dzīvotu kā svešinieks, un tagad viņš grib uzmesties par soģi. Tagad mēs tev vēl vairāk ļauna darīsim kā tiem. Un tie uzmācās ar varu šim vīram, Latam, un grasījās atlaust durvis. Bet tie vīri izstiepa savas rokas un ievilka Latu pie sevis namā, bet durvis tie aizslēdza. Bet tie, kas atradās nama vārtos, tika sisti ar aklumu, sākot no mazākā līdz pat lielākajam, tā, ka tie nevarēja vārtus pat atrast. Sodomas un Gomoras laikā ļaunums bija tik liels, un cilvēku morālās domas un uzskati bija pārāk samaitāti tāpat kā laikā, kad Dievs tā paša iemesla dēļ tiesāja pasauli ar ūdeni. Vai tas nav iemesls, kāpēc Dievs tiesāja Sodomu un Gomoru ar uguni? Tas pats attiecas uz globālo ciematu, kurā mēs tagad dzīvojam. Tagad ir laikmets, kad visā pasaulē, izmantojot internetu, izplatās visdažādākās ļaunas lietas. Mēs esam pakļauti videi, kurā ik viens var viegli piekļūt šīm lietām. Tā kā šī ir situācija, Dievs vairs nevar paciest cilvēku ļaundarību mūsdienās. Tādējādi Dievs parāda savu gribu tiesāt pasauli ar uguni. Mēs to nedrīkstam uztvert kā joku. Visi Dieva vārdi ir iepriekšēji brīdinājumi un pravietojumi, kas noteikti piepildīsies. Tāpēc mums nevajadzētu to uztvert kā joku un dzīvot savu dzīvi nevērīgi. Atvērsim Cefanijas 1. nodaļas 2. pantu. 1. nodaļas 2. pantā ir teikts: es aizraušu, jā tiešām, es rautinu aizraušu visu, kas zemes virsū, saka tas kungs. Es atstāšu zemi bez cilvēkiem un lopiem, bez debesu putniem un jūras zivīm, es likšu, lai pazūd visa apgrēcība, tāpat arī visi bezdievīgie. Tiešām es iznīdēšu ļaudis virs zemes, saka tas kungs. Noasa plūdu laikā zivis jūrā netika iznīcinātas. Tas bija tāpēc, ka tajā laikā pasaule tika tiesāta ar ūdeni. Tomēr pēdējās dienās, kas notiks ar zivīm jūrā, pat zivis tiks aizlaucītas. Apskatīsim 7. pantu. Esiet klusu Dieva tā kunga priekšā, jo tā kunga diena ir tuvu. Tas kungs ir sataisījis kaujamo upuri un uz to ieaicinājis savus izraudzītos viesus. Pāriesim uz 14. pantu. Tā kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klātu un nāk steigdamās. Klau, tā kunga diena. Pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā. Jo šī diena ir niknuma diena, tā ir skumju un baiļu diena, negaisa un vētras diena, tumsas un nakts melnuma diena, mākoņu un miglas diena, diena, kad atskanēs pret nocietinātām pilsētām un pret augstiem cietokšņu torņiem vērstas cīņas, ragu un tauru skaņas. Es iedvesīšu ļaudīm bailes, un viņiem būs staigāt apkārt taustīdamies kā akliem, jo viņi ir grēkojuši pret to kungu. Viņu asinis izlies kā samazgas un viņu miesas izmetīs kā mēslus. Tā kunga dusmības dienā viņus neglābs nedz viņu sudrabs, ne zelts, jo visu zemi aprīs viņa niknuma uguns un visai ātru galu viņš atnesīs visiem zemes iedzīvotājiem. Visus šos notikumus ir izraisījis grēks un pasaules ļaunums kā Lata dienās un Noasa dienās. Mēs tagad dzīvojam tādā laikmetā. Mums vienmēr ir jādomā, vai mēs uztversim visus šos Dieva vārdus kā joku, vai arī mēs uztversim Dieva vārdu smagumu nopietni un patiesi. Ir rakstīts: jums ir jādzīvo svēta un dievbijīga dzīve, gaidot Dieva dienu un pasteidzinot tās atnākšanu. Pielieciet visas pūles, lai jūs tiktu atzīti par nevainojumiem Kristus priekšā. Vienmēr iegravēsim šos vārdus savās sirdīs.
To darot, mums vajadzētu būt spējīgiem vienmēr sev pajautāt, kā mēs varam dzīvot svētu un dievbijīgu dzīvi, kas patīk Dievam, un pareizi plānot savu atlikušo dzīvi. Pieliksim visas pūles, lai atrastu visus mūsu pazudušos brāļus un māsas, vadītu pasauli uz grēku nožēlošanu un vadītu viņus uz pestīšanas ceļu, lai mēs varētu pabeigt evaņģēliju. Vai mums nevajadzētu celties un izstarot gaismu? Atšķirībā no latas notiem, mēs nedrīkstam izturēties pret Dieva vārdiem kā pret joku. No šī brīža no jauna bruņosimies ar Dieva vārdu, lai visi Ciānas ģimenes locekļi varētu tikt glābti un ieiet mūžīgajā debesu valstībā uz šīs pravietiskās skatuves, ko sagatavojuši debesu tēvs un māte. Es lūdzu jūs visus pabeigt evaņģēliju caur skaisto brāļu un māsu vienotību un harmoniju jaunās derības paschā patiesībā. Paldies jums!